Es jums vēlos pastāstīt kādu stāstu, ko ir kāds talantīgs cilvēks uzrakstījis. Un tas skan tā. Tam pieder visums ar neskaitāmiem zvaigžņu bariem. Tam pieder dziļumi, ko prātam neaptvert, un tālumi ar gaismas ceļiem bezgalīgiem. Un kas tas ir? Tā mūsu zeme, Dieva radīta. Viss skaists, tik brīnišķīgi veidots. Un tiešām Dievs skaistu zemi radījis un devis mums. Bet gudrinieki domā, spriež, viss pasaulē ir radies pats no sevis. Bet dabā katrs stāsts un katrs augs un saules glāsts par radītāju brīnumdarbu stāsta, cik liela gudrība ir Dievā. Un jautājums mums visiem, kurš gan spēj izprast visumam, kur gals? No kurienes nāk vēji, bargais sals? Kas sauli mēnesi to ceļā ievadīs, kas nekļūdīgi dienas naktis rāda? Kas mūsu zemeslodi notur viņas gaitā, to ceļā vada īstā laikā, brīdī? Nav sadzirdami vārdi, nedz ar balsis, bet pavēli jūt visās pasaules malās. Šī vēsts tiek uzklausīta līdz pat zemes galam. Arī visumā aiz starojošām zvaigžņu salām. Un arī mēs, cilvēki, mēs esam brīnišķīgi radīti. Un arī mūs debes Tēvs tik ļoti mīl un žēlo. Un ik brīdi svētīgi pār mums līst. Un pats galvenais, ka kunga eņģeļi mūs vada un mūs sargā. Kad problēmas, kad nespēks, tad ko mēs darām? Lūdzamies, kungs palīdzību sniedz. Un tad, cik spēsim uzticēties Dievam, tik viņš mums palīdzību sniegs, bet daudzreiz arī vairāk. Tas viss ir neredzama roku vadīts. Vai diena tā, vai nakts, vai rītausma. Viss dabā, Dievu godā, viņam paklausa. Paldies mums visiem. Prieks jūs visus redzēt šeit. Prieks redzēt pazīstams sevis un arī kādu svešāku. Bet mēs ticam, ka mēs atkal visi būsim pazīstami no jauna. Prieks par tiem, kas vēl ir ceļā. Bet mēs iesim programmu uz priekšu un mēs gribam jūs iepriecināt ar dziesmām, ar kādu stāstu, par dzīvi. Un tad, kad mēs būsim dziesmu beiguši, tad mēs iesim augšā visu kopā izstiprināties. Kā mēs tā programmu gribam veidot. Un pēc tam mēs dalīsimies. Mēs bērni pildīsim uzdevumus. Šodien mums būs arī uzdevumi ārā. Mēs centīsimies viņus izpildīt raiti. Un pēc tam, tad būs bacīns. Tad būs bacīns. Un, protams, arī vēl tās drēbu kaudzes, jā, es aicinu vecākus neaiziet kaut kā sakārtot lietas, lai jūs varat droši skatīties. Un es jums jau tagad saku, rīt no 10 līdz 4. Nākat paši, nākat ar draugiem, kam ir vajadzība, jūs zinat. Mēs būsim atvērti. No 10 līdz 4 līdz 5 mēs būsim atvērtā, lai jūs varat brīvi to darīt. Un tas viss būs jūsu ziņā. Bet tagad, lai skan dziesmas.
dzirdējām dziesmas par mīlestību, un te man trāpījis viens tās stāstiņš, kuram arī virsraksts ir īsta mīlestība. Un tad paklausīsimies, par ko tas ir. Kāda, sapratu, sieviete, jā, viņa stāsta, kad pēc šī stāstiņa var saprast, ka te bija kāds, ārstniecības kabinets vai dakšerpunkts vai, tas varēja būt kaut kas tāds, kur sniedz cilvēkiem medicīnisku palīdzību. Un viņa stāsta, ka šis vīrs bija ļoti aizņēmis. Pulkstens bija 8:30, un tad pie viņiem ieradās kāds 80 gadus vecs kungs. Un kas viņam bija? Viņam bija īkšķa rokā trauma, un viņš teica, ka ļoti steidzoties un ka viņam vajag ātri pārciet šo brūci, bet es zināju, ka tas nebūs tik ātri, ka neviens ārsts tik ātri neatnāks un kad viņam būs jāsēž, viņam būs jāgaida, un te pat rakstīts vesela stunda. Es domāju, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti ilgs laiks. Un dotajā brīdī viņa raksta, man nebija pacientu, un tā kā es skatījos, ka šis vīrs visu laiku skatās pulkstenī, tad es izlēmu, ja man šodien nav neviena pacienta, tad es viņu varu pieņemt. Es viņu pieņemšu un palīdzēšu un pārsiešu šo brūci. Un paskatīšos, kā šī brūci ir sadzījusi. Un es parunājos vēl ar kādu ārstu, dabūju vajadzīgās lietas, lai sakoptu šo brūci. Jā. Un tad apkopjot brūci, mēs ar šo veco vīru iesākām sarunu. Un viņa domāja, ka viņam 9 ir vēl kāda cita ārsta vizīte. Cilvēkam dažādi var būt. Un
tāpēc viņam ir tāda steiga. Tad es apkopjot brūcis, parunājos ar viņu un jautāju, vai viņam ir kaut kur jāsteidzās un kur viņam ir jāsteidzās. Un viņš teica, nē, ka viņam pie ārstiem jāiet, bet ka viņam esot jādodas uz pansionātu ēst brokastis kopā ar sievu. Viņi pabrīnījās, kā tad tā. Viņš kaut kur citur, sieva pansionātā. Un tad es apjautājos par viņa veselību. Un atbilde bija diezgan nepatīkama, jo viņš teica, ka sieva esot jau tur kādu laiku un ka viņas ciešot no Alzheimera slimību. Jūs visi ziniet, kas tā tāda ir? Ziniet, ja? Alzheimera slimība ir tāda, ka cilvēks aizmirst visu. Ka viņš nepazīst vairāk savus tuviniekus un nezinu, kur viņš iet un ko dara. Un tas ir ļoti smagi. Un tā gadās. Un tad mēs turpinājām ar viņu runāt. Es pabeidzu apkopt viņu brūcis un pajautāju, vai viņa sieva neiebilstu, ja viņš ierastos vēlāk. Un tad arī viņš atbildēja, kad un pastāstīja par šo slimību, ka sieva nepazīst viņu vairs, ka viņai jau tāda ir 5 gadus. Un kad es biju pārsteigta un pajautāju viņam, un jūs tomēr turpiniet katru rītu iet uz pansionātu. Viņi tad jūs nepazīst, kādu jāiet, vai ne? Viņš pasmaidīja, paplikšināja man par roku un teica, viņa man nepazīst, bet es taču viņu pazīstu. Jā, tas ir tā aizkustinājuši. Un ejot prom, man bija jāvaldās saras. Un tad es domāju, tā ir mīlestība. Tādu es gribētu savā dzīvē. Vai jūs vēlētos tādu savā dzīvē? Patiesa mīlestība nav ne fiziska, ne romantiska. Patiesa mīlestība spēj pieņemt visu to, kas ir, pieņem būs un arī nebūs. Un noslēgumā vislaimīgākiem cilvēkiem pasaulē nepieder labākais no visa. Viņi vienkārši padara visu labāko, to, kas nāk viņu ceļā. In the room.
tad kāds jūs nepazīstas. Ir tā gadījies. Ka kāds saka, ej, sveic. Tad tā uz viņu skaties un domā, kas tas tāds ir? Kurš man sveicina, kas tas tāds ir? Redziet, tā stāstiņā, ko mums Aina stāstīja, tur ir tā, ka tā tante vairs nepazīst savu vīru, bet mēs cilvēki bieži vairs nepazīstam Dievu. Kas no mums var teikt? Es nepazīstu Dievu. Kas teikt? Redziet, mēs patiesībā varbūt savās sirdīs nemaz tā īsti līdz galam nezinām, kas Dievs ir. Mēs varam tam piekrist? Es priecājos, jo jūs klusējat. Man tad ir prieks, jo es zinu, ka jūs varbūt domājat savādāk. Kas ir Jēzus? Bērni, kas ir Jēzus? Amrīt, tu zini, kas ir Jēzus? Kurš zina, kas ir Jēzus? Bērni. Kas ir šī? Dievs. Ja? Jēzus ir Dievs. Un kas notiek Ziemassvētkos? Ko visi saka, kas notiek Ziemassvētkos? Jēzus piedzimst. Ja? Cik reizes Jēzus piedzimst? Kā jūs domājat? Cilvēkam, lai viņš piedzimst, vajag cik reizes? Reizi. Vienu reizi. Kāpēc Jēzum jāpiedzimst 1000 reizes? 2000 reizes? Katru gadu. Dīvaini, vai ne? Viņš ir vienreiz piedzimst. Kur viņš šodien ir? Kas zina, kur ir Jēzus šodien? Madara zina, kur ir Jēzus šodien? Debesīs, pareizi saka, viņš ir debesīs. Viņš kalpo debesu svētnīcā, un viņš aizlūdz par cilvēkiem, ja viņš vēlas katru cilvēku ar savu mīlestību sasildīt. Viņš vēlas katru cilvēku iegūt sev, atgūt, lai aizvest viņu mājās, lai aizvest tur, kur vairs nebūs ciešanas asars, kur vairs nebūs problēmas. Viņš cīnās par mums, viņš darbojās par mums. Vai jūs esat kādreiz sajutuši savās sirdīs, kad viena balss saka, dari to, un otra saka, to nedari, dari šo? Ir tā. Bērni, ir tā, kādreiz runā divas balss uz mums. Redziet, uz šīs zemes vēl ir jaunie spēki, kas visu laiku cenšas mūs ļaunos darbos pastumt, kaut ko pamācīt, ne to, aizej un iesit viņam, vai aizej viņam pasaka kaut ko sliktu. Ir tā. Ir kādreiz tā. Nu, ir, vai ne? Un tad Dievs saka, aizej viņu samīlē, viņam atvainojies. Pasaka viņam kādu labu vārdu. Tā ir. Jēzus šodien kalpo, lai mums iemācītu dzīvot mīļi, draudzīgi, saticīgi. Lai mēs varētu kļūt viņam līdzīgi. Un līdz ar to viņš, tad, kad nāks, varētu pēc mums mājās. Ziniet, viņš gatavo mums mājvietas. Un šodien debesīs notiek arī tiesa. Vai jūs esat lasījuši? Šodien debesīs notiek tiesa. Izskata cilvēku lietas. Tā kā tiesā uz zemes. Atnāk advokāts, atnāk tiesnesis, un šis process notiek. Un tā notiek šodien debesīs. Kurā brīdī izsauks manu un tavu vārdu, mēs nezinām. Tāpēc Dievs saka, tā kā mēs dziedājam tajā dziesmā, labojies. Viņš to saka man, un viņš to saka arī tev brīvais raksts. Katram vienam. Un tāpēc Dievs mums aicina. Mums ir nākamā dziesma. Lai es vakar nevar
Bērni, cik jums bieži nāks kaut ko prasīt saviem vecākiem? Reizi dienā? Varbūt vairāk? Nu, redziet, šī dziesma, ko dziedāja puiši, bija kā, prasījums vai lūgums Dievam. Un tāpēc es jums šodien gribēju pastāstīt par vienu zēnu, arī tādu līdzīgu kā šie puiši, kurš bija aizgājis vecākiem palīdzēt kartupeļu tālkā. Un diena jau bija gandrīz vai pusē. No pirmā lauka viņa jau kartupeļi tā kā gandrīz bija novākti, un lielie jau aizgāja pakaļ traktoram uz otru lauku, kas atradās netālu, vākt tos kartupelīšus, kas ir tālāk, un uzticēja puišiem nolasīt tos pēdējos, kas tur kādreiz vēl paliek, pārstaigāt lauku. Un redz, šis puisis tā pārstaigā lauku un skatās, mācās tādi drūmi lieli mākoņi. Nu, viņš tagad bija dzirdējis, ka kāds kādreiz arī kaut ko prasa Dievam, bet pats nekad nebija lūdzis. Viņš nezināja, kā tas ir jādara. Un tad šis puisis staigā pa šo lauku un domā, tie mākoņi nāk ar viņu tādu lielāku un kaut kā, labi, es iešu pielūgt. Un šis puisis aiziet tur lauku malā, tādu krūmiņu, viņš tā kā notupjās uz ceļiem, saliek rociņas, iestais akstītas un skaitā. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, Č, L, M, N, Ņ, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Paskatās, nekas nav mainījies labi. A, B, C, Č, D. Garām nāk viens onkulis, izdzird viņu balsi un saka, puisi, ko tu tur dari? Tā atvers, tā sabīstās, nu kā, nu es lūdzu Dievam lūkšanu. Nu, kāpēc tu skaiti burtus no A līdz Z? Nu, es jau nezinu, kā tā lūkšana jāskaita. Es skaitu visus burtus, ceru, ka Dievs saliks tos visus kopā tādos vārdos un zinās, kas man īstenībā ir vajadzīgs. Nu, šis vīrs tā nosmējas pie sevis un saka, nu tad lai Dievs svētī un tev viss sanāk tas, ko tu tur patiesībā lūdz. Un tāpat bērni ir arī jums. Nu, ir īstenībā pareizes vai nepareizes lūkšanas. Ja ir kaut kas, ko jūs gribat prasīt, kā jūs prasat vecākiem, tāpat jūs varat prasīt arī to pašu Devis tēvam. Mazais tešanās, ko ir mums turpinājums. Jūs varat visi dziedāt, līdz izkustēsimies bišķiņ, jā? Piecinamies? Nu, piecinamies visi. Citādi jūs aizmuksiet uz ceļu. Nu, piecinamies visi. Šo dziesmu jūs zināt no nometnē, vai ne? Daži tie, kas taču ir dzirdējuši Andrijs Točs dzied, vai ne? Ir kaut kur dzirdējis, mēs esam dziedājuši. Pakustēsimies līdz. Mazas acis skatiet to, kas ir labs. Mazas acis skatiet to, kas ir labs. Rīt vai vakar sevi sēdz, Dievs tās mūs vienmēr redz. Mazas acis skatiet to, kas ir labs. Mazas ausis dzirdiet to, kas ir labs. Mazas ausis dzirdiet to, kas ir labs. Rīt vai vakar sevi sēdz, Dievs tās mūs vienmēr redz. Mazas ausis dzirdiet to, kas ir labs. Mazas rokas dariet to, kas ir labs. Mazas rokas dariet to, kas ir labs. Rīt vai vakar sevi sēdz, Dievs tās mūs vienmēr redz. Mazas rokas dariet to, kas ir labs. Mazas kājas taisnus ceļus staigājiet. Mazas kājas taisnus ceļus staigājiet. Rīt vai vakar sevi sēdz, Dievs tās mūs vienmēr redz. Mazas kājas taisnus ceļus staigājiet. Nu, paldies tiem, kas izkustējās, maldas. Tagad mēs varam pakal turpināt klausīties. Un tagad es gribētu mums tādu nopietnāku stāstu pirms pastāstīt. Kāds tētis ar savu dēlu, kuram bija 7, 8, varbūt 9 gadi. Es redzu daudz te tāds, jūs varat iedomāties sev viņu vietā, kas parasti pēc dievkalpojumu
Sakiet, jūs ejat ar saviem vecākiem uz dievkalpojumu? Kāds ej? Kāds iet? Kāds varbūt iet? Bet nu tā mēs nu visiem te rādīsim, kurš iet, kurš neiet, vai ne? Nu, lūk, viņš pēc dievkalpojuma parasti katru vakaru ir pēcpusdienā, pēduši ir pusdienas, atpūtušies. Un viņiem ir tādas lapiņas, kurā viņi ir uzrakstījuši mīļus vārdus cilvēkam. Un, ziniet, un vēl turklāt bija rakstīts vārdi Jēzus joprojām tevi ļoti mīl uz šīm lapiņām. Un viņi tagad katru reizi pēc dievkalpojuma viņi iziet pastaigāties un tāds lapiņas iedot kādam cilvēkam, kas jums nāk pretī, vai kas ir noskumis, vai kādu iepriecināt. Un tagad vienu dienu, kad viņi no dievkalpojuma ir atnākuši šādai ļoti slikts laiks, līs lietus, un ir augsts un drēgums, bet puikas saģērbies, un viņš gaida tēt pie durvīm. Un viņš saka, tēt, nu, mums jāiet ir. Viņš saka, es šodien negribu. Šodien ir tik augsts un nepatīkams. Es šodien negribu. Puikas saka, tu esi viens pats. Tēt saka, tad ej. Puika paņem savas lapiņas un dodās ārā. Viņš staigā pa ielām, viņš satiek kādu tantu, viņš iedod lapiņu. Un viņš zina, ka tie vārdi, kas uz tās lapiņas ir rakstīti, tie sasildīs tās tantas iet. Viņš iedod nākošo lapiņu. Viņš iet, un viņš drāl šīs lapiņas. Un tad viņam ir palikusi pēdējā lapiņa un ārā jau pat krēslo. Viņš stāv ielas krustojumā, un viņš domā, uz kuriem tagad lai iet. Neviena cilvēka tā kā riņķī nav. Kam varētu atdot šo pēdējo lapiņu? Un tad viņa uzmanību piesaista viena māja, kas ir pāri krustojumā. Viņš domā, jā, es iešu uz to māju. Un viņš pieiet pie tās mājas durvīm, viņš pieklauvē, viņš stāv gaida. Viņš pieklauvē vēl, bet neviens nenāk. Bet viņš pieklauvē vēl vienreiz. Atkal neviens nenāk. Un tad jau viņš tā kā grib iet prom, bet kaut kas viņam tā kā neļauj iet prom. Un viņš vēl pieklauvē, bet nu jau stiprāk pie tām durvīm. Un atkal neviens nenāk. Un, nu tad te nav ko gaidīt, viņš pie sevis tā domā. Bet kaut kas viņam neļauj aiziet, un viņš sāk pa to durvu nevis pieklauvēt, bet sistāv tā kārtībā. Viņš pagaida, neviens nenāk. Un tad viņš sit vēl stiprāk pa tām durvīm. Un tad pēkšņi durvis apverās. Un durvis stāv vecs sirmu tantiņi. Un viņš saka, es jums atnesu, es jums šo lapiņu vēlos iedot. Es vēlos jums pateikt, ka reiz Jēzus vēl joprojām jūs ļoti mīl. Tantiņu viņa ieaicina iekšā, viņa padzer tēju, puika dodās uz mājām. Un tad, kad pienāk nākamais dievkalpojuma laiks, tantiņa sēž dievkalpojumā. Dievkalpojums beidzās, visi ir noklausījušies, jau taisās iet mājās, un tantiņa pēkšņi pieceļās un saka, vai es drīz ko teikt? Visi atkust un gaida, ko viņa teiks. Un tad viņa saka, nu tagad būs grūti kaut ko pateikt, bet jūs man sapraties. Tad viņa saka tā, mums ar vīru bērnu nebija. Mums rādi dzīvo ļoti tālu no mums. Un tad, kad vīrs nomira, es faktiski paliku viena. Radus es vairs nesatiku, un ar katru dienu man dzīve kļūt arvien smagāk, arvien grūtāk. Vientulība ir arvien grūtāk panest. Un tad es sāku domāt, kad man šī dzīve vairāk? Viņa ir nodzīvota, un kāda viņa ir bijusi, tā viņa ir bijusi. Un tad viņa sagatavo sev virvīti, uziet uz bēdiņu, taisās kaut ko darīt. Un viņa ir sakārtojusies, lai izdarītu to, ko viņa ir nodomājis, un tad viņa dzird tāds stingrāks klavējiens pie durvīm. Kas tu? Nu, tagad pēkšņi man ir savaidzējies. Nu, gan jau paklāvēs un aizies. Bet viņi dzird, klauvē atkal. Un paiet laiks, un nu jau sāk sist. Un sit vēl neatlaidīgāk. Nē, viņi saka, nu jāiet skatīties, kam tur pēkšņi es esmu savaidzējusies. Viņi saka, un tas bija, es atvēru durvis, un tur stāvēja viens mums eņģelītis, kas man iedeva lapiņu.
Un man šie vārdi, Jēzus tev iedod joprojām, tai dienā bija ļoti nozīmīgi. Es vecāk gribu jums lūgt atļauju šodien. Ar bērniem kopā izgatavot tāds lapiņas un iziet ielās un jums izdalīt. Ko jūs teikt? Mēs varam to izdarīt? Neklusējiet, sakat jā vai nē? Mēs varam to darīt? Ja kāds ir kategorijas pretī, tad jūs vienīgi paliks iekšā, bet es viņus visus gribētu izvest ārā. Mēs sadalīsimies pēc tam, ja? Ka mēs iestiprināsimies, mēs sadalīsimies grupiņās, mums katrai grupiņai būs savs skolotājs līdz, mēs izgatavosim tāds lapiņus uz vietas, uzrakstīsim šos jaukos vārdus un aiziesim ārā pameklēt. Nostumuši cilvēciņas, ka varbūt šī lapiņa dzīvē būs kaut kas ļoti svarīgs un vērtīgs. Varbūt mums pašiem tāds lapiņas vajag, vai ne? Tur ir grāmatas kaudzes, mums ir bībele, es ticu, ka mums katram mājās ir bībele.
Mēs lasām šos pēdējos notikumus, un mēs zinām, ka mēs esam ļoti tuvu Jēzus atnākšanai. Vai jūs gribat lidot uz mājām? Es gribu. Un šodien ir pēdējais laiks sameklēt biļeti, sameklēt pasu, izdarīt pēdējās darbības, kas mums ir vajadzīgs izdarīt, lai mēs paspētu iekāpt par lidmašīnā, kur lido uz mājām. Un ziniet, tajās mājās nebūs ciešanas, nebūs bērns, nebūs asars, nebūs problēmas. Jūs varat iedomāties, ko nozīmē piedzīvot laimi mūžīgi. Es varu saprast, ko nozīmē mirklis laimes. Jūs esat piedzīvojuši mirkli laimi? Es domāju, katrs ir piedzīvojis mirkli laimi. Bērniem vajag iedot konči, viņam ir mirklis laimi. Pareizi? Bet redziet, tur tā laime nebeidzās nekad. Un Dieva vārds mums to atklāja. Un Dieva vārds mums ne tikai to atklāja, Dieva vārds mums arī pamāca, kas mūsu dzīvē ir nepareizi. Kas mums vēl ir jāsakārto, pirms mēs varam iekāpt tajā lidmašīnā? Kur tad būs tā lidmašīna? Jēzus nāks uz šo zemi pakaļ saviem bērniem. Un tā lidmašīna būs lidojums kosmosā. Jūs varat iedomāties, ka mēs lidosim kosmosā uz jauno zemi, kur vairs nebūs ne asars, ne ciešanas, ne bēdas, kur neviens ne otru neapbižos, un kur būs mūžīgs laime, mūžīgs prieks. Es jūs visus uz to aicinu. Ka mēs neviens nepaliktu nokavēts kaut ko. Es aicinu uz dziesmu.